Krobiņas novada bibliotekāre Laima Liepiņa daudzdzīvokļu namā iekārtojusi mājīgu bibliotēku, kur brīvo laiku pavada tie, kuri vēlas parunāt par dzīvi un grāmatām. Bērni, kas daudzās pa ielām, te atrod prieka saliņu. Viņi arī māk uzklausīt cilvēkus, jo tad tāds nāk parunāties. Piereiz nokārt arī maksājums, parunā par grāmatām, par jaunāko literatūru, jaunāko avīzēs. Laima Liepiņa jau 8. gadu īpaši iekārtotā bibliobusā dodas pie cilvēkiem visatālākajos Krobiņas novada nostūros. Viņas kolēģe, šofere Rita, ir liels atbalsts. Abas ir fantastisks tandēms. Uz šosejas pretī braucošie atpazīst, sveicina, taču sākumā nevarēja pierast, ka šoferi ir sieviete, izbijusi motorrallīste. Sākumā bija tā, ka kur jums šoferis ir, mēs divas sievietes sēžam, jo no tā uz pieres jau tā kā nav rakstīts. Kombinezonā mēs nebraucam. Pateicoties bibliobusam, daudz iedzīvotāji atraduši ceļu uz bibliotēku un izbauda lasīt prieku. Saikne ar lasītājiem izveidojusies cieša. Sāk lasīt arī tie, kuri pirms tam nelasīja. Mēs jau reizēm diezgan dūmi, varbūt kāds kaut ko pajautājām, nezinām tur tās grāmatas un tos rakstnieks. Viņi ņem tā nostāst, visu likās, kā viņi visu katru grāmatu izlasīja. Bet taisn tā ir, pajautā, viņi pateiks. Zina katru lasītāju un viņa grāmatu gaumi. Par katru īpaši piedomāts. Katram stāv salikta grāmatu kaudzīte. Man patīk par ceļojumiem grāmatas. Tā jau viņi man sameklē iepriekš jau visi gadu nolikts, kad es nāku. Viņi perfekti pārvalda katru to gaumi, vai ne? Un viņi jau dažreiz jau ir kādu solīti priekšā kādam, vai ne, lasītājam, vai ne? Kurš ir tikai gribējis to grāmatu lūgt, bet tā grāmata jau ir viņam jau atvest. Pie reizes viņa palīdz ar internetu starpniecību nokārtot dažādus maksājumus. Viņa neatsaka piegādāt arī medikamentus un maizīti nomaļu viensētu ļaudīm. Biblioteka no manām mājām atrodas 5 km. Auto es nevadu, tad man ir vai kājām jāiet būt uz centru, kapsēdē uz biblioteku, vai ar velosipēdu jābrauc. Viņi abrīnojam vienkārši. Un precizitāte. Tas vien jau ir, ja viņi teiks 6, tad zina, kad viņas būs 6. Cilvēki ļoti gaida, kad viņu pagalmos iebrauks bibliobus. Tas īpaši patīk bērniem. Tu droši var ņemt ārā no plauktas grāmatiņas, nebaidies, droši. Cilvēki nāk ar tīkliņiem rokās ar daudzām izlasītām grāmatām. Grāmatas jau ir nosmērētas, jo daudzi tās ir lasījuši, un tad Laima ņem un šīs grāmatas tīra. Jā, es galīgi neesmu apvainojusies par to, ka tā grāmata netīra. Galvenais, ka viņi ir izlasīta, un man nav grūti nomazgāt. Es zinu, ka daudzas bibliotekāri un cilvēki par to brīnās, bet tai pašā laikā viņiem ir patīkami saņemt tīru grāmatu. Neviens jau negrib lasīt netīru grāmatu. Ir gatavs aizbraukt pie jebkura vistālākā, visslimākā, visvientuļākā cilvēku un ar grāmatām atvest viņam visu pasauli un dzīvi. Es jūtos kā pabarojusi viņus pēc katra šāda reisa. Man tiešām tāda sajūta, ka viņi atkal ir pabaroti, garīgi pabaroti. Laima atzīst, ka viņai dzīvē svarīgākā ir ģimene, labestība un izpalīdzēšana.